Redzēt, kā varbūt nevar redzēt, bet man viņi mirgo. Viņš tā reāli mirgo. Šī reāli tā mirgo. Tā, es izslēgšu bišķi gaismas. Izslēgšu tev te istabā izteikšu gaismas. Tā. Vienkārši. Varbūt, ka redz. Ļoti, pirmkārt, nu labi, viņš šām dušas man jau ir, nezinu, 20 gadus. Es te remontu neesmu darījis, taisījis, bet duši ir. Duši ir, pods arī blakām ir, boilers arī ir, bet redz tāds, ka tur tā pusītē, otrā pusītē, varbūt, ka var redzēt, tur ir brušana bloks. Tas brušana bloks ir nosprādzis, ne, bet sudīgi uzvedās. Un tā mirgo man acis sāp viņš. Un es tā šodien nopirku broklīti maziņo. Tādu. Šitādu broklīti. 24 vatīgā, 12. Man kāds cik es 12 eiro samaksāju. Jā, 12 eiro samaksāju. Tas IP67. IP67 tas ir priekšā. Tā stūva noizolē, man cikā bija tikai zilā izolēta, izrādās viss izolēts, darbs aiznes esmu. Un vajadzētu galu tādu, saka, konektoru pieliku, pieslēgšu, jo man ir vienkārši boilers, un tas uz vienu slēdzi. Vienkārši elektriķis superīgais. Esmu kontaktu pilis pa 20 gadiem. Man tā 24 vati. Man tāds aizdoms, ka vairāk par 24 vatiem vajadzēja ņemt. Kur ir? Izstās kā šitā skrejošā gaisma. Skrejošā gaisma izstās. Izstās, ka skrejošā. 24 vati ir pa maz. Vajadzēja ņemt 35 vatnieku vajadzēja ņemt. Šis maksā 12 eiro, tas 35 vatnieks maksā gan reiz 16 eiro vai kaut kā tam. Es domāju, man taču nevajag 35 vatus. Beigās nāk, ka vajadzēs. Un tā. Atkal. Labi, ka es nepieliku. No, bija tā būs jāaiziet, ja nopērk jaudīgāks. Redziet. Broklis, kas man ir sudīgi strādā 12 volt 2 amperi. Halogenā lampiņa, 8 vatīgā. Man te, kur ir 8 vatīgā, man 3 gabali ir. Gribēju viss 3 ieslēgt, bet man ir viena. Gribēju, viena jāizslēdz, jāpastās, vai es ieslēgšu. Vispār nekādas reakcijas. Vienkārši vāks. Tā. Tagad pusnakts, šis ir maziņš broklītis, man kāds 12 volt 3 amperes. Bet es viņu ieslēdzu, man likās, ka viņš ir vienkārši tumšāks. Nav tik gaišs, kā iepriekšējais. Es noņemu šito tik liels. Broklis lielāks, cik tas ir smagāks arī. Bet man kāds te bija 12 volta kapēkām. Es izmērīju tie 11 volti. Tā kā mēdz būt arī tā. Bišķi varbūt tās labi, lai paliek. Bet šis nav IP67, vai šis nav. Šis bija IP67. IP67, šis nav. Ikā jau nevar tā atstāt, bet es paturēšu kādu laiku. Kādu pusstundu. Vai rītā es ieslēgšu visu dienu. Pastīšos, kā viņš uzvedās. Man liekas pat tumšs pēc 20 vatu lampiņas. Man viens pūdzīt 30 vatīgā. Tiek gaišāk nekā šis viss pasākums. Bišķi pat tumšs. Tomēr tas 1 volts, kad tur pazūd. Nav tur barokli 1 volts, 11 volti. Tomēr tas ir ļoti būtiski. Pārbūt kāds strāvi ir. Tā, izslēdīšu gaisu bišķi. Gaišs, bet man pat vēl gaišāk. No sākuma bija, tas ir skala 3 amperes. 3 amperes.
kritums ir 110 mV uz 3 amperam, ja mazāk, tad 50 mV. Tagad, piemēram, kritums ir 50 mV, tātad nebūtiski. Un tagad ir, vēl tas bija, no sākuma, tas ir 90, tas ir 1,8 amperes. Tagad jau ir nokrities. Vai voltāža krīt, vai kā? Voltāža krīt. Es domāju, ka voltāža krīt vienkārši. Un tas barošana bloks, tas ir 1, viņš ir 3 ampērīgais, tas baroklis, bet īpaši tā voltāža, cik mums ir 20 volti. Un tā, te mēs pieliekam te voltāžu, šitā paņem 20 volti, pielikšu te tā. Un 11, 12 volti. Nu, 1 volts pietrūkst. Tā, es pieliku šo, kas ir IPS 67, 2,4 vadīgo barokli. Pirmīt bija 1,8 amperes, tagad bišķi pacēlās. Amperāžu bišķi pacēlās. Un viņš tur bišķi tā kustās. Ja man liekas. Nu, varbūt tās, redzēs, vai jūtu izslēgsies. Varbūt pilnīgi pietiek, ja kaut kādu pretstību pielikt to, jo tas, tur ir 100 mV, tā kā krīt. Nu, 100 mV, bet 80 mV. Tas kaut kāds 0, varbūt tās, cik tur tas nāk, uz 2 amperām jāparēķina. Tas ir pēc kaut kādas stundas, vai bišķi vairāk. Jā, ka ieslēdzās tā. Tad ir principā bišķi noņems to. Es tā domāju, es tagad mazgāju vadu no vecām krājumiem. Es pielikšu pagarinājumu pielikšu te. Te iet un aizvilkšu to barokli projām tālāk. Un tas vads būs kā pretstība. Varbūt es nopirkšu, varbūt tās aiziešu, nopirkšu kaut kādu tievāku vadiņu. Kāds 2 metrus, bet tievāku vadiņu. 0,5. Jā, 0,5. Un varbūt lielāka pretstība. Tā, pielika 3-metrīgu vadu no 12 voltu līniju, 3-metrīgs vads, 2,5 kvadrāta. Un nokritās pa 100 mAh. Tas bija 1,9 ampēri, tagad ir 1,8 ampēri, tas 100 mAh mazāk. Un tā. Un es domāju, ka būs, redzēs tagad pagaidīs, kad stundu, ja kā pārkarsīs tas diodu. Pārkarsīs, tad vienkārši baroklis vienkārši jaudīgāks vajadzīgs. Vai tievāks vads varbūt vēl kaut kādu līdz 100 mAh. Vai nokritās te vēl bišķi tievāku vatu vajag. Tā pēc stundas kaut kāds, tomēr 2,5 kvadrātmilimetri izsmīgais vads pa lielu. Pārslūdzu. Nē, vajadzētu jau ikā lielāku, jaudīgāku barokli. Vispār barokli bloks ir. Viņš tā. Uzsilts, jā, uzsilts, diezgan stipri. Nē, nav stipri, tur 45 grādi varētu būt. Bet viss viņš vienmērīgi uzsilts, viss baroklis vienmērīgi. Zudumi viņam ir normāli. Izņēmu pa 2,5 kvadrātmetru 3 ārā, ieliku 2 reiz 0,5 kvadrātmetru, 3,3 metri šādi. Man vadīčs, tas ir nopēc. Tieši tādiem mērķiem, jā. Es ilgi meklēju, atradu. Un tā, un tagad pasmies tā, no barošana bloka nāk ārā, ka ir tā, tas ir 12,14 volti. Tā kā ir 12,4 volti. 14 volti. Un mums ir tas
Ok, un te. Un šeit. Pēc vārdu. Davai. Kā nevar tā. 11,21. Pēc tam 11,21. Volts. Varu izrēķināt kritumu. Pareiķiniet kalkulatoru. Ja te ir kritums 0,93 volti, tas ir, un, ja tur 1,5 ampērs kaut kā būs daudz mazāk, tad ir pretestība 0,5 ohm. Tas ir 1 metrs no 0,85. Realitātē varētu būt, ka tur ir 1,5 ampērs, tā kā bija iepriekš barošu lokam švakam. Tad ir 0,62 ohmi, un 1 metrs ir 0,1 ohms. Mēram tā. Es domāju, ka ja te ir 1,5 ampērs tagad deg, jā, 1,5 ampērs, tad te ir, cik te ir 12 vati, 18 vati tagad patērējās. 18 vati. Es domāju, ka tas 12 vati, vēl plus, tas ir plus 6, tas 18 vati. Un es domāju, ka 18 vati varbūt kā būs pietiekami. Es domāju, ka, ja man šitas pazāks nepakārsies, es atstāšu šāda veida. Ja viņš atkal sāk smirgot, tad būs jāmeklē cits broklis. Tomēr nekur citas 11. vai tas vadiņš nesilst. Īstenībā šis vadiņš vajadzētu satīt tādā čupiņā, pasīties, vai viņš nesilst. 0,5 kurāt varētu būt līdz 2,5 ampērā. Ja tur ir uz vienu parametru 5 ampērs, no 5, 2,5 ampērs. Tā kā pēc jaudas viņu vajadzētu izturēt šitu 1,5 ampēru. Viņš, protams, bišķi sils, viņam pēc tevi varētu pieaugt, bišķi, kad uzsils, bišķi karstāks paliks tas vadiņš. Viņa pretstī vikšā, bet principā es pēc kādas stundas izmērīšu, cik ir šitas spriegums, 11,21, pārmērīšu, cik ir pēc kādas stundas, vai pēc 2 stundām. Vispār, lai viņš pastāv, man tas jāiziešu uz veikalu, atnākšu atpakaļ, un tas pasīšos. Pagāja stunda, viss strādā, 4, vairāk jau paliek tumšs. Tā, kaut kāds izmaiņas kritamā pēc stundas. Nē, nav pilnīgi nekāds. Bišķi steigā tā 110 mV skaitā. Nebūtiski. Nākam, tā būs labi. Tā būs labi. Labi spīd, nemirgo, tīri gaisma. Un kādi 18 vati laikam nāk, jā. Te viss ir redzams, forši gaisma. Nopirku depo šito aizkariņas. Pašlētāko, ko var atrast. 4 eiro maksāja. 3,96 ar atlaidi. Kas ir depo kārta. Tas man vecais, viņš ir nodzoties, man kas 20 gadus vecs, vai 15 toči. Viņš man 15 gadus karājās. Jo, saulē nodzilties, tad šausmīgs izstās jāmetā. Es domāju, tāpēc te noņēma viņu nost. Gribējās likt atpakaļ. Un tā, šis man ir vienkārši pirms 20 gadiem taisīts. Tas jau tur ir, turreiz kaut kāds pārslēdz, man tur pilētas pārslēdzas. Tur viss ir figņi tā, te parastā vanna. Un šitā pa 5 eiro, pa 5 latiem, turreiz nopirku latu cenu bija. Krāns parastais, tur virtuves krāns parastais. Šitā duša no, kas saucās tas virtuves duša, var pārslēgt. Tad manā dušos. Te ir. Pārslēgt, tur ir normāli, 9 eiro maksājas. Jo man tā duša vecāka, kas arī pēc 20 gadus vec, viņš sāk pa šķirbām sāk līt, jā, tā. Tā kā baigi labi. Nē, gaisma labi, viss ok, sataisīts. Un tādi tie vadiņi, ka tur savilcē pievilkt pēc rūpas vecās, kur nestrādā.